Kā cilvēkam ar ilgadēju pieredzi diasporas politikā brilles ir, kļuvušas nepieciešams. Var sakot, jā, man ir prieks vadīt šo paneli, jo mēs esam te runājuši par pagātni, un tas, protams, ir ļoti svarīgi, kā slavenais latviešu teiciens saka, kas pagātni pētī, tas nākotnes svētī, un mums ir jāsaprot, kā mēs sasniedzām šos lielos mērķus, tā skaitā ar trimdas, pēc tam diasporas atbalstu. Man liekas, ka tie sasniegumi ir tiešām milzīgi. Mēs runājam par NATO šeit, bet ir jāatceras arī tas milzīgais spiediens un ietekme, kas bija latviešiem un pārējiem baltiešiem tieši neatkarības kustības laikā, 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, kad, pateicoties tam atbalstam, kas mums bija kongresā, prezidents Bušs nevarēja vienkārši piespēlēt Gorbačovam, kā viņš tajā laikā vēlējās. Senāts teica, mēs neratificēsim lielāko labvēlības statusu tirdzniecībā Padomju Savienībai, ja tu, prezidenti, neatbalstīs lietuviešus, neatbalstīs latviešus, neatbalstīs igauņus. Un līdz ar to šī ietekme ir spēlējusi lielu lomu visos šajos gados. Bet nepietiek ar to, ka mēs tagad sakam, jā, redz, kā mēs to izdarījām, tas bija ļoti labi, mēs pat sakam paldies visiem, kas mums palīdzēja, tas mums ir palīdzējis atgūt neatkarību, nostiprināt neatkarību, iestājoties NATO. Mums ir jāsaprot, kā šo pieredzi paņemt, pārvērst arī mācībās, ko mēs varam izmantot nākotnē, jo izaicinājumi nebeidzās. Mēs redzam, ka tas, kas notiek Ukrainā, ties nedod, ka mums būs lielāks spiediens pret mums no Krievijas uz Latviju un uz pārējām Baltijas valstīm, bet mums ir jābūt tam gatavam, ja tas notiek, un katrā ziņā mums ir jāstiprina mūsu pozīcijas, lai mūsu neatkarība nekad atkal netiktu apdraudēta. Un par šo runājot, un arī mums ir citi mērķi, par kuriem mēs arī varam parunāt. Lai, es domāju, mums ir ļoti labs tāds spektrs, jo mums ir gan diasporas pārstāvs Pēters, gan Latvijas, teiksim tā, diplomātijas pārstāvis Zanda, bet arī kultūra, kas ir ļoti svarīga daļa no šitā te, un tā līdz ar to Agnes mums arī pastāstīs, kā kultūras ministrija varētu ieguldīt savus resursus, savas zināšanas šajā cīņā. Bet vispirms, mans pirmais jautājums jums visiem būtu, mēs tagad esam klausījušies par pieredzi, kāda bija sadarbība diasporas organizācijām un sadarbībai diasporas organizācijām ar Latvijas valdību, Latvijas iniciatīvām ceļā uz NATO. Ko mēs varam gūt no šīs pieredzes tieši tagad un nākamajos gados? Kas ir svarīgākais, ko jūs dzirdējāt šeit, kas jums liek domāt, jā, šis ir kaut kas, ko mēs varētu arī izmantot nākotnē? Pēter, varbūt sākšu ar tevi. Paldies. Viena lieta, ko es tā dzirdēju šodien, bija tas, ka tas atgādinājums, ka Latvija ir īstenībā viena maza valsts, kam ir lielāks spēks nekā iedzīvotāji, ka viņi var, kā angliski saka, punch above their weight, ka viņi ir, un tas nāk no tā, ka mēs turamies kopā. Mēs viens otru, vismaz, teiksim, NATO gājienā mēs turējamies kopā, mēs viens otru atbalstījām, mēs izrādījām patriotismu, varbūt arī ļoti svarīgi, ka mums bija sabiedrotie, un tie bija baltiešu tautības, igauņi un lietuvieši, ko Karls apvieno ar to Baltic Committee, un arī, kā bija minēts, ar poļiem un ar citām lielākām tautām. Un to es domāju, man kādreiz liekas, ka mēs varbūt neesam pietiekami patriotiski, kā mēs agrāk bijām, un ka mums ir tas jāatcerās, ka mums ir viens otru jāatbalsta, ka nevaram būt tāds #viss ir slikts sabiedrība, kas visu laiku sūdzās par visu ko, un vajadzētu viens otru vairāk atbalstīt varbūt. Un arī es laikam pieminēju, ka šis ir tāds, arī mēs varam mācīties, ka mēs varam audzināt mūsu bērnus vai jaunākās paudzes, lai šitā turpinātu strādāt, jo es skatos, ka Jāņa Kukaiņa bērni šeit ir. Man pašdēls šeit ir šodien, es ceru, ka viņi kaut ko iemācījās, un jā. Audzēt patriotismu. Sandra, jūs tagad esat Saeimas priekšsēdētājas biedre, bet agrāk bijāt arī ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, arī
daudz braukājat pa pasauli, pārstāvjāt Latviju šajā lomā. Ko no tā, ko jūs dzirdējat šodien, kas rezonē un kas liekas, kas būtu pārņemams un attīstams nākotnē? Labdiena! Un pirmkārt, paldies par iespēju būt šai fantastiskajā diskusijā. Kas arī atskatoties uz to, ko mēs dzirdējām dienas pirmajā tajā diskusijas daļā, es gribētu to kopsavilkt 3 vārdos, kas būtu tāda ticība, neatlaidība un apņēmība. Un latviešiem ir teiciens, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu. Un mēs varam redzēt tajā mūsu vēstures posmā, ka ir bijuši 2 cinīši. Tas viens ir bijis trimdas latvieši, kuri esot ārpusē, gan tie, kas paši ir bijuši dibinājuši un veidojuši valsti vai viņu bērni, zināja un loloja ideju par Latvijas spēku un neatkarību un neatlaidīgi uz to strādāja. Mēs dzirdējām arī tos konkrētos piemērus no akcijām līdz kuģiem un diplomātijai un lobēšanai. Un tad tas otrs cinītis, es domāju, ir latvieši šeit pat uz vietas Latvijā, kas neskatoties uz tiem ar viens stiprākajiem žņaugiem no padomi varas, arī daudzi nezaudēja to cerību un apņēmību atjaunot valsti. Un tad, kad izdevās savienot šīs 2 lietas, ja, mēs tikko dzirdējām no Andra, ka ciešām saitnēm savienojās Tautas fronte un PBLA valde, bet jebkurā gadījumā šīs abas idejas, cilvēki ārpus Latvijas un cilvēki Latvijā, un savienoja šo ļoti lielo ticību lielam mērķim, pat ja tas tobrīd šķita kā nereāls sapnis, tādu ļoti lielu apņēmību un neatlaidību strādāt, un arī apņēmību strādāt pat par spīti kādām grūtībām, tad izdevās sasniegt tuvu neiespējamajam. Gan atjaunot valsti, gan pēc tam mums iestāties raiti Eiropas Savienībā un NATO. Un tas nozīmē, ka arī tagad, ja mēs spētu šiem vēl labāk, kā ir savienoties visi latvieši, lai kurā tā pasaulē mēs būtu, nodefinēt to mērķi un uz to neatlaidīgi strādāt, tad mēs varam atkal brīnums paveikt, to sasniedzot. Bet tā viena lieta ir noticēt sev un neapšaubīt spēju to paveikt. Šī ticība un, varētu arī teikt, patriotiskā audzināšana savā ziņā ir kultūras ministrijas darba lauciņā. Agnes, ko jūs no šī esat guvusi un ko kultūras ministrija dara un varētu darīt arī nākotnē, lai tieši stiprinātu šo pašapziņu un mērķa sajūtu? Jā, vispirms jāsaka, šodienas galvenais iespējas ir tāds saviņojums, arī klausoties šos stāstus no pagātnes, šo pieredzi, kas it kā šķiet tik nesen, bet ir pagājis jau kāds laiks, tas parāda vēlreiz to spēku, un tas teiciens, ka viens latvietis strādā tā kā 6, manuprāt, tas mums katram jāpatur prātā, cik liels tas spēks ir. Un kultūras ministrijā mēs strādājam ar pāris lietām, kas es ceru, stiprina šo pašapziņu, lai arī turpmāk būtu veiksmīga sadarbība un iesaiste līdzīgā veidā. Viens ir, protams, latvietības identitātes, kultūras aktivitāšu atbalsts diasporā, dažādos formātos, gan atbalstot kultūras kopas, drīzumā Toronto, piemēram, notiekošos dziesmu svētkus, bet tieši tikpat svarīgi ir arī atbalsts diasporas nevaldības organizācijām, tajā skaitā interešu aizstāvības darbam. Tas ir arī par pilsonisko pašorganizēšanos un par atbalstu tieši šajā ziņā. Tāpat, protams, ir ļoti svarīgi strādāt ar jauniešiem, ar bērniem, un arī tur atbalstot 2x2 nometnes, un mēs zinām, ka 2x2 nometnēs politikas ievirze ir diezgan populāra, un mēs tur ļoti labi varam jauniešiem pastāstīt par to, cik liels spēks ir šādai diasporas aktivitātei arī Latvijas starptautisko panākumu kaldināšanā. Un tāpat arī runājot par diasporas organizācijām, mēs, protams, redzam, ka tā aina ir mainīga. Ir
stabilas, ilgstoši strādājošas ar bagātīgām tradīcijām organizācijas, kas joprojām ir uzticami partneri Latvijai, un tāpat rodas arī jaunas organizācijas, kas ir vērsts varbūt uz kādu atsevišķu jautājumu risināšanu, un arī ir tieši tikpat nozīmīgi partneri šobrīd Latvijai kā SCLV, kas ir par starptautiskās organizācijās strādājošo latviešu savstarpēju apvienošanos, pieredzes apmaiņu, Lāza, ārstu zobārstu asociācija ar pasaules pieredzi Latvijā, kas izceļ remigrācijas jautājums. Tas resurs šobrīd jau ir ārkārtīgi spēcīgs, un mūsu ziņā ir stiprināt gan šo te identitātes latvietības kultūras kopšanu, stiprināšanu, gan arī to pilsoniskās sabiedrības elementu. Tas ir interesanti. Par šīm organizācijām mēs arī varētu parunāt drusku plašāk. Pēc brītiņa es gribēju paprasīt, tagad mēs esam tā kā sapratuši, ka no šī laika mēs varbūt varam iedvesmoties. Mēs varam saprast, ka šis bija tāds patriotisks pacēlums, jo NATO arī bija nepārprotams un būtisks mērķis mūsu valsts pastāvēšanai. Pagājuši 20 gadi. Kas ir šajā laikā mainījies, kuras izmaiņas būtu jāņem vērā un kā mums būtu tām jāpielāgojās tagad 2024. gadā, jo mēs vairs neesam tajā 4. gadā, kad bija jāiestājas NATO. Pēter, varbūt var. Jā, divas maiņas, viena ļoti pozitīva, un to Karls Aldo pieminēja, ka viss šitā lielā NATO akcija īstenībā notikās pirms internet, pirms Facebook un Twitter. So viss šitas bija vienkārši vecmodīgā veidā caur personīgo kontaktu un vēstulēm un tādā veidā. Un tagad īstenībā ir daudz vieglāk mobilizēties un izstumt informāciju. So tādā ziņā varētu būt vieglāk sabiedriskām organizācijām darboties un dabūt lielu grupu, lai kaut ko atbalstītu. Bet tas sliktā lieta, kas ir arī izveidojusies, ir, es teiktu, dezinformācija. Un man ļoti interesēti zināt, kā, ja mēs tagad mēģinātu kaut ko darīt, tā kā NATO paplašināšanu uz Baltiju, kā Krievu dezinformācijas kampaņa darboties Amerikā un citur, jo es pats biju varbūt šis ir politisks tāds teiciens vai uzskats, bet es pats biju ļoti pārsteigts, kā Krievi uzdrošinājās Amerikā pēdējās pāris vēlēšanās maisīties mūsu politikā. Es domāju, tas ir tā kaut cik pierādīts, ka tas notikās, bet īsti nekas nevarēja to apkarot. Bet tā bija viena lieta. Mums nebija šitā dezinformācijas kampaņas pret Latviju tajā laikā. Un tur bija kutelīgi jautājumi. Vairāk cilvēki pieminēja ļoti kriptiski, ka īpaši es domāju Sally Painter, vai varbūt viņi arī to, bet ka pirms 20 gadiem ļoti daudz mums prasīja par ebreju jautājumiem, kas notiek, visu to vēsturi. Un tas bija, mums bija paskaidrojums un atvainošanos un viss tas, bet tas ir tieši tāds dedzīgs jautājums, ko šīs dienās varētu tiešām manipulēt vienā sliktā veidā. Es uzdošu arī papildu jautājumu, ņemot vērā, teiksim, neatkarības atgūšanas laikā bija skaidrs, ka galvenā pretstāvēšana pasaulē ir starp Ameriku un Padomju Savienību. Tātad mēs bijām uzmanības centrā. Šis ģeopolitiskais fokus vēl 2004. gadā vēl bija diezgan aktuāls. Tagad mēs redzam, Amerika pievērš lielāko uzmanību Ķīnai varbūt. Vai tas kaut kādā veidā maina mūsu darbu, domājot par šiem lieliem tām kustībām un kā mēs sevi pozicionējam? Nē, šeit ir daudz amerikāņi vai Amerikas latviešu audiences. Varbūt mēs esam vienkārši, biased, bet es domāju, ka mans iespējas ir, ka Amerika tomēr vēl ar vienu uzskata Krieviju kā vislielāko ienaidnieku, un arī tas ir pat palielinājies kopš Ukrainas uzbrukumu. Es vienmēr esmu pārsteigts. Redz, mēs dzīvojam vienā tādā burbulī laikam, jo, kad es lasu, ka ir kaut kāds poll, kur, ka
Ķīna vai Putins ir tikpat populārs vai nepopulārs kā amerikāņi. Es esmu vienmēr ļoti pārsteigts, jo mēs pieņemam visu mīl Ameriku un ka mēs esam tie vislabākie. Mēs jums piedāvājam Coca-Cola un McDonald's, ko jūs vēl gribat. Bet kaut kādīgi, un Hollywood, bet kaut kādīgi, jā, es vienkārši, laikam, esmu naīvs par pārējo pasauli tādā ziņā. Bet katrā ziņā, bet tas ir interesanti, ka to tā nejūt tik ļoti, teiksim, mūsu attiecībās ar Amerikas politiskām aprindām. Zanda, no jūsu viedokļa, kas ir šajos 20 gados mainījies, kas būtu jāņem vērā, kam būtu jāpielāgojas? Skaidrs, ka mēs iekšēji esam ļoti auguši, mainījušies, un tam ir būtiska nozīme. Bet šeit šodien es varbūt gribētu pat vairāk izcelt divus tādus ārējos aspektus. Tādā ģeopolitiskā šķautnē jāsaka, ka ja arī pirms 20 gadiem uz starptautiskās skatuves, es domāju, daudzi uz Latviju, uz latviešiem skatījās kā uz tādiem diplomātijas pastarīšiem. Un bija īpaši jāpiepūlās, lai mūsos ieklausītos. Tad es domāju, ka šobrīd īpaši, kad Kremlis ir nometis savu masku un ļāvis pasaulē daudz skaidrāk ieraudzīt tā patieso seju, arī mūsos citu valstu līderi daudz vairāk ieklausās. Mūsu vārda svars ir pieaudzis, ticība mūsu teiktajam ir pieaugusi, bet tas nozīmē, ka ir pieaugusi mūsu ietekme un līdz ar to mūsu atbildība. Un mums jāspēj tas ir ļoti pareizi ieguldīt un arī attaisnot tās cerības, ko mums liek citi. Un otra lieta, kas manuprāt ir ļoti svarīga, ka mēs redzam, ka mūsu pieredze spēja mainīties, augt, kļūt stiprākiem, šobrīd ir ļoti pieprasīta ārpusē. Ukraina, Moldova, cerams, ka drīz atkal Gruzija. Un no tāda plašākā konteksta šīs mūsu zināšanas un Latvijas ceļš, es domāju, ka būtībā uz tādas ģeopolitiskās skatus var tikt uzskatīts kā tāds demokrātijas uzvaras zīme. Un es domāju, ka mums šī zīme ir jāspēj pārvērst par tādu zīmolu, ko ļoti veiksmīgi nest pasaulē, par to stāstīt, ar to palīdzēt citiem, bet arī stiprināt Latviju. Un tādējādi tas ļaus mums tālāk vēl vairāk augt un kļūt stiprākiem. Tā kā tas ārējais konteksts un mūsu pašu spēja to likt lietā ir mainījusies ļoti būtiski, es domāju. Man liekas, šis ir svarīgs aspekts, jo es domāju, ka jau Pēters teica, ka mums ir jāmet pie malas šis tēmtors, kā Latvijā saka, ka viss ir slikti, un jāpārvērš savu, un jāskatās uz tām lietām, ko mēs esam sasnieguši, kas ir milzum daudz, un tieši arī šis demokrātijas, tās sekmīgais ceļš pēdējos gados ir kaut kas arī, ko mēs varam citiem pasniegt kā veiksmi, no kuras var mācīties un kas mums dod papildus ietekmi. Agnese, kas ir mainījies pēdējos 20 gados? Es teiktu, ka mums joprojām, protams, ārpolitiski un arī nacionālā līmenī ir ambiciozi mērķi, kas varbūt dažkārt šķiet grūti salīdzinām ar to, kāds bija iestāties NATO un Eiropas Savienībā, bet šobrīd es domāju, ka tā vērtību un demokrātijas telpas uzturēšana joprojām ir ļoti svarīgs un ambiciozs mērķis, īpaši, kā jau tika minēts, gan ģeopolitiskajos kontekstos, gan arī ņemot vērā dezinformāciju un to, kādās informācijas telpās ļaudis dzīvo. Un šī dezinformācijas apkarošana, manuprāt, ir viena no tām lietām, kur patiešām ļoti veiksmīga var būt joprojām sadarbība ar diasporu, īpaši Kremļa naratīva atspēkošana, tādēļ, ka tas tēls par Latvijas, Baltijas diasporu ir nostiprināts kā par uzticamu partneri. Un šis joprojām ir tas vēstījums, kas jāspēj aiznest par Krieviju kā draudu, par šo te radīto informācijas telpu, kurā ir viegli apmaldīties. Un ja Eiropas Savienības līmenī mēs varam atrast un ieviest kaut kādus instrumentus, kā varbūt to dezinformāciju uzraudzīt, nezinu, vai ierobežot sankcijām pakļautu ļaužu izpausmes mūzikā, video straumēšanas platformās un tam līdzīgi, tad ārpus Eiropas Savienības un, teiksim, tāda ļoti strikta institucionālā regulējuma ir vēl pāris soļi, kur būtu ejami un kur būtu jāskaidro, kādēļ, piemēram, lielajiem sociālo mediju milžiem būtu tik svarīgi sekot šim līdzi, lai to dezinformācijas izplatību ierobežotu.
Tā kā tas noteikti joprojām tie paši izaicinājumi, kādēļ bija tik veiksmīga šī Latvijas un Baltijas un reģiona kampaņa par pievienošanos NATO, īstenībā joprojām regulāri jāatgādina, un tas tāpat joprojām ir ļoti veiksmīgi darāms kopā ar diasporas organizācijām. Paldies, ka es nedaudz iekustināju jau šo jautājumu par to, kur ir tie uzdevumi, kur diaspora būtu jāpieslēdz šajā brīdī. Jo, protams, teiksim, tā, ka mēs stājamies NATO, bija ļoti skaidrs. Amerikā visiem balstiesīgajiem ir jāraksta saviem senatoriem, jāraksta saviem kongresmeņiem, jārada tas iespējas, ka tas viens cilvēks pats tiesībā pārstāv 10 000 tur kaut Čikāgā. Jā. Tagad, kas ir tie uzdevumi, kuriem diasporai būtu jāpieslēdz šobrīd? Teiksim, politiski, kulturāli vienalga, Pēter, uz ko tu aicini PBLA biedrus un citus latviešus Amerikā un citās valstīs? Viena lieta būtu īstenībā tā vecā cīņa, kas ir ar Krievijas agresiju, un tas ir ar Ukrainu, un es domāju, ka īstenībā tur latvieši ir bijuši, un īpaši Latvija ir bijuši ļoti patriotiski. Es negribu teikt, ka es neuzskatu latviešu kā patriotiski. Es pats biju ļoti iespaidots, kad es pēc kara pirmo reizi biju Rīgā, pēc kara iesākšanas, un cik daudz ukraiņu karogs, un cik daudz ir ziedots caur Ziedot LV un visādi pasākumu un demonstrācijas. Un tas arī ir ļoti mobilizējis ārzemes latviešus, lai nāktu palīgā Ukrainā, jo, kā vairāk jau teica, tas karš ir, ja mēs varam to noturēt, to līniju, tad tas izglābs visu Eiropu iespējams, vai droši vien. Ukrainas jautājums. Tad tāds jaunāks, ar ko PBLA ļoti nodarbojas, un varētu arī uzskatīt, kā drošības jautājumu, un tā ir ekonomiskā drošība, vai vienkārši stipra ekonomija šeit Latvijā, jo tas ir, ja cilvēki atstāja Latviju, ja šeit nav pietiekama investīcija, tad tas vienkārši rada nestabilitāti, un mēs pie tā mēģinām piestrādāt. Tas ir ļoti grūts jautājums, jo mēs arī esam tradicionāli izglītības un kultūras organizācijas, un mēs īsti nezinām, kā uzrunāt venture capital cilvēks, lai nākt šeit uz Latviju un kaut kādu fabriku būvēt, bet mēs mēģinām ar to palīdzēt un savest kopā ārzemju investors un uzņēmējs ar latviešiem. Es uzdošu atkal papildu jautājumu. Tas, tā kā stāstīja par iestāšanos NATO, tur bija viena lieta, ko izcēla, kas kā tādu ļoti veiksmīgu paņēmienu. Tas bija tas NATO Roadshow, ka brauc un visiem runāja. Vai ir kādi šādi līdzīgi, kaut kādi tādi konkrēti gadījumi vai piegājieni, kas tev ir prātā, kas pēdējā gada laikā, ja pēdējo pāris gadu laikā ir tiešām labi darbojušies, un varbūt ir arī kāda neveiksme, no kā mēs varam mācīties, kurš teica, mēs to mēģinām, tas nedarbojas, bet mēs sapratam, ka mums kaut kas drusciņ jādara citādi. Daži līdzīgi roadshows es varu iedomāties divus. Vienu es pašlaik taisu ar manu kolēģi Mārīt Kļavīgu. Mēs esam šitāds mini-plējas rīkojuši. Mēs esam pēdējā gadā bijuši Stokholmā un Amsterdamā, kur rīkojam tādas mazākas biznesa konferences, kur piedalījās kādi 70 cilvēki tieši Eiropas diasporā. Un ceram to turpināt darīt. Vēl viens pasākums, ko ALA tais, ir šitas Call to Action Unit, kur arī tādi gandrīz vai, katru ceturksni izsūt template vēstules, ko varētu sūtīt kongresmeņiem. Dzintars Dziln, kas vada ALAS politisko vai sabiedriskās attiecības nozari. Gandrīz vai katrā lielā pasākumā ierodās ar savām pastkartītēm, kur tam cilvēkam, un viņam arī dators, kas tas cilvēks, jo jūs varbūt būs pārsteigti, ka ļoti daudz amerikāņi nezin, kas viņu pārstāvji ir. Mums ir dators līdzi, un kas ir tavs zipkodi? To ieliek, tavs kongresmens ir Dan Bayer, un tavs senatori ir šis un tas. Un tad tie cilvēki izpildās pastkartīgs, un ALA uzliek pastmarku un nosūta to vēstuli. Un tas Dzintars to darīs kopš
viņš pirmo reizi to darīja Baltimoras dziesmu svētkos, un tagad ir kāds 5 reizes atkārtojis, un ieskaitot, viņš būs Toronto ar šito akciju. Un kāda ir atdeva tam? Teiksim, tur cik apmēram paskartīts tiek nosūtīts šādā veidā, tu zini? 100. Es domāju, pirmo reizi Baltimorā viņš bija izdrukājis 500, un viss jau 2. dienā viss bija izsūtīts. Es pats esmu piedalījies, un tad es esmu saņēmis atbildes. Tagad paldies par vēstuli un tev viedokli. Es domāju, ka tā ir laba akcija. Tie, kas man pazīst, es tā kā neveiksmīgās akcijas aizmirst, un es nevaru atbildēt to daļu no jautājumu. Es padomāšu. Tu acīm redzot, neesi jaunu uzņēmēju saimē, jo viņiem ir šitie, es neteikšu to vārdu, lai angliski, bet ir tie apnaids, kurš ir tieši stāsti par neveiksmēm. Bet nu labi, šoreiz mēs to palaidīsim garām. Zanda, kādu konkrētu atbalstu no diasporas tagad gaida Latvijas valdība, Latvijas parlaments, teiksim, kur varētu pieslēgties cilvēki Eiropā, Austrālijā, Kanādā, Amerikā? Man nāk prātā 2 lietas, un es nezinu, kādēļ, Pēter, arī tu par viņām runāji. Varbūt tāpēc, ka mēs esam ļoti daudz tās kafijas tas kopā baudījuši, vai tas ir īstenībā jau tiešām svarīgākais. Viens - ekonomika. Tas ir šobrīd īpaši svarīgi, jo mēs redzam, ka Latvijai ļoti ir vajadzīgas investīcijas, lai turpinātu augt. Bet, protams, dēļ drošības izaicinājumiem arī investori tagad ne tikai 3 reizes, bet 7 reizes pārjautā, vai tiešām šeit ir droši investēt. Un, kas nozīmē, ka PBLA var palīdzēt mums stāstīt par to, ka šī ir aizsargāta vieta, un meklēt un piesaistīt investorus, palīdzēt savukārt Latvijas biznesam iet pasaulē, un arī kaut vai, piemēram, turismu piesaistīt Latvijai. Šī te ekonomiskā dimensija ir ļoti svarīga, un es domāju, tur var nākt ļoti liela augļi gan valstī kopumā, gan arī jau individuālā sadarbības līmenī. Un mēs esam kādreiz arī caur Spotlight Latviju diskusijām secinājuši, ka interesantā kārtā tā ekonomiskā sadarbība arī pašu trimdas latviešu starpā ir bijis tāds neizmantots potenciāls, ka bieži vien labi draugi, kas kopā dziedājuši un dejojuši, tikai pēdējos gados ieraudzījuši, cik daudz var viens otram palīdzēt biznesa attīstībā. Un ja mēs to liktu lietā Latvijas izaugsmē, vēl vairāk kā līdz šim fantastiski. Un otra lieta - neapšaubām drošība. Tas, kas mums ir šobrīd vajadzīgs, Latvijas drošības stiprināšana un palīdzība Ukrainai. Un te, es domāju, ka mums ir jāizdara maksimālais, lai palīdzētu gan lielām valstīm, gan mazām valstīm pieņemt pareizie lēmumi. Un mēs redzam, cik lielas zināšanas ir PBLA pusē, kā likt valdībām pieņemt pareizos lēmumus, tīpaši drošības jomā. Un līdz ar to tas ir tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, jo vārdi, kas kādreiz skanētu tā ar patosu vai netika piepildīti, bet arī tas, ko teica iepriekšējā panelī, ka rietumu liktenis šobrīd izšķiras austrumos. Ja. Eiropas un Latvijas drošība, brīvība, demokrātija šobrīd tiešā veidā tiek izcīnīta Ukrainā, bet es arī redzu pat no saviem Eiropas Savienības kolēģiem, ka nevienmēr tas līdz kaulam visiem ir saprotams. Un tādēļ mums ir gan kā politiķiem, gan kā diplomātiem, gan jebkuram latvietim jālūko tas stāstīt, lai panāktu tos pareizos lēmumus, lai Latvijas drošība stiprinātos un Ukraina varētu uzvarēt tajā nežēlīgajā karā pret Krieviju. Un tas viss kopā tieši sanāk, ka gan drošība dod pienesumu ekonomikai, gan ja šeit būs vairāk ekonomiskā aktivitāte un ārvalstu investīcijas, tas būs papildus stimuls tām citām valstīm un valdībām stiprināt šeit drošību. Tie ir savienotie trauki šobrīd it īpaši. Paldies, jā, es nesen dzirdēju interesantu domu tieši par šo jautājumu, kad prasa, jūs esat tik tuvu šitai līnijai, vai tur ir droši. Un atbild bija, bet klausieties, Koreja. Pēc Korejas kara jau Vācija, taču visu laiku bija uz frontes līnijas rietumu Vācija. Tās valsts taču attīstījās pa spīti tam, ka turpat netālu bija kaut kāda nedraudzīga valsts. Ja, teiksim tā, ka šis pats par sevi nav kavējošs faktors. Jā. Bet tas ir jāatgādina. Mēs redzam šobrīd ļoti konkrētus jautājumus, konkrētus piemērus,
kuri gan ir veiksmīgi atrisinājušies un investīcijas ir noankurojušās Latvijā, gan arī, kur viņas ir uz tādu pauzi, lai neteiktu vēl citus netik veiksmīgus scenārijus. Tā kā tur ir daudz darāmā. Jā. Agnes, par to, kas ir tie mērķi, kuriem jāmobilizē diaspora šobrīd? Es varu, protams, pievienoties gan šim drošības elementam, gan ekonomikas izaugsmes elementam, un es neatkārtošos, bet varbūt mēģināšu izcelt tādu cilvēks cilvēkam līmeni. Piemēram, runājot par aktivitātēm Ukrainas atbalstam. Jā, tas ir kaut kas tāds, ko dara diasporas organizācijas, bet to dara arī vienkārši kopienas. Un, piemēram, Toronto, kur līdzās dzīvo baltiešu kopienas un ukraiņu kopiena, tad visi kopā arī dodas atbalstā. Vai, piemēram, Eiropas pilsētās, kurās rīko demonstrācijas Ukrainas atbalstam, tad Latvijas studenti dodas, saka runas. Vienā no pirmajām demonstrācijām Nīderlandē, Māstriktā, meitene no Rīgas teica ļoti, ļoti iedvesmojošu runu, burtiski pāris dienas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un tas, ko mēs varam darīt, lai veicinātu šādu cilvēks cilvēkam saskarsmi, droši vien ir arī kā politiķi, piemēram, satikties ar diasporas pārstāvjiem ne tikai organizācijām, bet vienkārši ļaudīm, kas tur dzīvo, kā piemēram jūs rīkojat šos te ekonomikas fórumus vai tam līdzīgi, lai uzzinātu, kāda viņiem informācija un atbalsts ir nepieciešama, lai viņi varētu labāk šo ziņu nodot savos personīgajos kontaktos. Tajā pašā Nīderlandē arī satikos ar studentiem, un viņi saka, mēs ļoti labprāt veidot tādas pieredzes apmaiņas un kliedētu bažas studentu pieredzes apmaiņu veidošanai, lai studenti brauktu uz Latviju, piemēram, no Nīderlandes, bet mums ir nepieciešama informācija, ko mēs viņiem varam iedot, lai viņi būtu pārliecināti, ka uz Latviju braukt ir droši. Tā ir tāda ļoti, ļoti praktiska informācija, ar ko no mūsu, kā valsts puses, mums būtu jāpalīdz. Mēs varam apzināties šo resursu, bet saprast arī, ka mūsu pusē ir daži mājas darbi, kas jāizdara. Un vēl viena lieta, kas droši vien iet kopā ar šo te investīciju piesaistu un ekonomikas izaugsmi, ir, protams, arī remigrācijas elements. Un šobrīd arī šonedēļ un pagājušajā nedēļā atsevišķās Saeimas komisijās biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā stāstīja par savām idejām, kā piesaistīt investīcijas tieši no iespējamo remigrantu vides, kā arī viņiem ir priekšlikumi par to, kā Latvijā mainīt likumdošanu, normatīvo regulējumu, lai cilvēkiem, kuri dzīvo dažādās pasaules vietās, būtu vieglāk šeit ekonomiskajās aktivitātēs iesaistīties, tātad ņemt vērā to mobilitāti, kāda ļaudīm ir. Šis arī ir ļoti nozīmīgs diasporas resurss. Pateikt, kas mums ir jāizdara, lai viņiem būtu vieglāk mums palīdzēt. Un tad mūsu uzdevums ir to, protams, ņemt vērā. Viens jautājums, kas ik pa brīdim uzspeld un dažādos kontekstos varbūt nedaudz sensitīvs, ir atšķirības starp tā saucamo veco trimdu un jauno diasporu, ja mēs tā varētu teikt. Jo tur, protams, tas iemesls, kāpēc cilvēki atstāja Latviju 44. 45. gadā, bija pavisam cits nekā tas iemesls, kāpēc cilvēki šobrīd izbrauc. Es gribēju visiem paprasīt, vai ir kādas atšķirības, kā būtu jāuzrunā, kā būtu jācenšas motivēt cilvēks no šīm divām paudzēm, divām trimdnieku diasporas paudzēm. Pēter, kāda ir tev pieredze? Jā, mans uzskats ir, ka joprojām ir mazāka starpība starp veco trimdu un jauno diasporu, ka integrācija turpinās katru gadu un uz labo pusi. Man ir pieredze visādās pilsētās, bet es pieminēšu vienkārši Vašingtonā, kur es dzīvoju, mēs esam ļoti ieguvuši to no tieši mūsu latviešu skolām, ka ir cilvēkam ir labāk latviešu valoda nekā vecās trimdas pēctečiem, un mūsu skolas līmenis ir uzlabojies sakarā ar to, ka ir skolotāji un arī tad skolnieki, kam vecāki ir latvieši.
bet arī es zinu, ka un varbūt varētu pat teikt, ka mazliet atšķirās no pilsētām. Es teiktu, ka Bostona, kur Valda Grīnberga dzīvo, ir ļoti labi integrēta daļai, jo tur ir tāda vecās trimdas sabiedrības vadītāji, kas ir ļoti atvērti pret jauno diasporu un draudzīgi. Es arī pieminēju Čikāgu, kur es uzaugu, kur ir tautsdeju grupa, kas ir pavisam integrēta. Un arī cilvēki īsti, tā lielā starpība, cilvēki, es domāju, vairs īsti nedomā par to, vai tu esi no Rīgā dzimis vai Čikāgā dzimis. Tur ir, tas visu laiku mainās uz labo pusi. Un šitā tautsdeju grupa mantinieki, mēs pat ar viņiem bijām kopā Čikāgā, un viņi ir tāds veiksmes stāsts. Arī Čikāgā mums pat bija Eiropas Savienības vēlēšanas, un PBLA kopā ar dalību organizācijām pirmo reizi tiešām piestrādāja pie to, lai veidot iecirkņus priekš šitām vēlēšanām ārpus Eiropas. Un mums šogad bija 4 iecirkņi Amerikā. Tas nekad iepriekš nebija bijis, izņemot, ka bija vēstniecībā. Un arī Toronto rīkoja šito te. Un daudzās, gandrīz vai visās tās vietās, tur bija atkal jaunā diaspora un vecā trimta, kas kopā to darīja. Un tie jaunās diasporas cilvēki bija tie, kas, man likās, anekdotally tie, kas visvairāk varbūt arī balsoja. Viņi bija laimīgi, ka šitie iecirkņi bija veidoti. Tā, ka tavuprāt nav lielas atšķirības. Ir tie paši argumenti, tie paši, teiksim, kaut kādi piegājieni strādā visiem. Well, nē, tas fakts ir, ka tur ir droši vien simtiem tūkstoši cilvēki, kas ir ekonomiskie bēgļi, kas ir arī dusmīgi uz Latviju un varbūt nekad neiegriezīsies. Es gribu šitos cilvēkus sameklēt un tā kā viens priesteris viņiem teikt, jāpiedod, jo tā kā, un ka piedošana tā kā tev pašu atsvabinās, vai ka tu būsi tagad labāk jutīsies, jo tas ir, ko mēs mācāmies baznīcā, ka, forgiveness is a great power. Jo tiešām cilvēki, kas ir priekš 20 gadiem dusmīgi par kaut ko, tas nav veselīgi. Viņiem tiešām, bet mums ir ļoti svarīgi organizēt cilvēkus, un mēs meklējam cilvēkus, kas grib būt organizācijās, un mums vienkārši nav laiks un spēks, lai meklētu tos dusmīgos laikam, un tie droši vien asimilēsies un diemžēl varbūt būs pazaudēti Latvijas tautai. Zanda, kā strādāt ar šiem neapmierinātiem, kā strādāt ar aktīviem? Vai var kaut kādā veidā izdomāt dažādas piegājienas viņiem? Noteikti vajag, jo mēs redzam, ka ir vecā trimda, jaunā trimda, bet es teiktu, ir pat vēl tāda vidējā. Tie, kas ir aizbraukuši 90. pašu gadu sākumā, kas arī nav ne vienā, ne otrā pusē, citi no viņiem ir pavisam atsvecinājušies, citi atkal ir ļoti labi ieauguši tajās vietējās sabiedrībās. Milzīga atšķirība ir tiešām arī tādam cilvēku dzīves gājumam, vai viņš ir strādnieks, vai atkal viņš ir kādas lielas kompānijas jau vadītājs. Tās sajūtas pret Latviju, vai ģimenē ir nodota tā lielā mīlestība pat, ja ir reti būt šeit, vai atkal ir tiešām tā sāpe, kas ir īpaši tiem cilvēkiem, kas aizbrauca ekonomiskās krīzes laikā 2008. 2009. gads. Tas, ko es domāju, ka mums ir jāatrod labāks veids visiem kopā, kā īstenībā runāt tieši ar tiem sāpinātajiem cilvēkiem, tas, ko Pēters arī ļoti tā precīzi noformulēja. Tas ir jautājums par spēju arī tā kā komunicēt mums, jo daudzi no viņiem nepatērē ikdienā Latvijas mēdījus, un daudzi no viņiem arī nav tajā tradīcijā, kā iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Un tad strādā savu darbu, ieiet tādā savā rutīnā un domā par Latviju joprojām tieši tajās sajūtās, kā tas bija 2008. 2009. gads. Un nav viegli atrast ceļus, kā nodot to sajūtu, ka šī ir atkal jau nākamais tāds sajūtas, kas Latvijā, ka nav tā drūmā noskaņa. Un diezgan unikāla pieredze man bija, piemēram, Lielbritānijā Straumēnos, tātad vecās trimdas izveidotājas, tātad mazā skaistā Latvija,
kurā apkārtnē šobrīd strādā ļoti daudz vienkāršā darba darītāji no Latvijas, un tā ir vieta, kur arī viņi pulcējas. Un iemācas varbūt arī tā kopā nākšanu dziedāšanas istabā, veido arī savus deju kolektīvus, un tur, man liekas, jau notiek tāda ļoti laba integrācija, bet kas var būt vēl labāka. Un tad tiešām mums ir vēl labāk jāatrod, kā uzrunāt mērķiecīgi atkarībā no paudzēm, atkarībā no tām iespējām šobrīd, un atrast veidu, kā cilvēkus, kas būtu interesēti, atvest atpakaļ. Jo es domāju, ka vēl vairāk gribētu atbraukt atpakaļ, ja sajustu to, ka šeit atkal ir iespēja izaugsmei, un arī, ka normatīvi ir daudz vairāk uzlabojušies un no personīgo finanšu pārvaldības viedokļa, šo te maksātnespējas atrisināšanas ģimenēm, un arī drošības par savu nākotni. Un pabeidzot, noteikti ļoti liela lieta ir latviešu valoda un kultūra. Jo, ja to pazaudē, tad tas ir daudz grūtāk, ir īpaši bērni, lai atgrieztos Latvijā uz skolām. Un tādēļ, teiksim, šie te dziesmu svētki un dziesmu svētku kustība ārpus Latvijas ir viens no tādiem ļoti, ļoti jaudīgiem veidiem, kā iesaistīt cilvēkus, piesaistīt un caur ko sarunāties. Nu, dabiski pārēj pie Agnes kultūras sevišķā loma, ko mēs varam... Man par to maiņu un atšķirībām ļoti grūti runāt, jo es pati biju jaunā diaspora, tad remigranti dzīvoju kopā ar veco diasporu. Tā kā tajā kontekstā gribētu teikt, ka kopīgā ir vairāk nekā atšķirīgā, bet, protams, ka katram ir bijis pavisam cits izbraukšanas konteksts un arī tas, kādas ir, nezinu, tehnoloģiskās iespējas un avio savienojumi, lai uzturētu tādu fizisku saikni ar Latviju. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram uztvert to vienu uzzīmēto bildi kā pašsaprotamu. Šajā pašā mājā dzīvo Filozofijas socioloģijas institūts un arī Diasporas migrācijas pētījuma centrs, tur vienu stāvu augstāk, kuri faktiski regulāri veic izvērtējumu par to, kāds tad ir tas noskaņojums, un arī pavisam nesen tika prezentēts pētījums par diasporas NVO vajadzībām, par to, vai, teiksim, pieejamais atbalsts ir tam atbilstoši. Un mums tātad jārēģē uz šīm te pārmaiņām arī diasporas uzbūvē, lai šo saikni noturētu. Tas nav vienkārši darbs. Un tas, ko gan Zanda, gan Pēters teica, pavisam noteikti latviešu valodas mācīšanās kultūras aktivitātes ir tā vieta, kur radīt to tādu saucamo mental space, tādu domu klātesamību arī šajā latviskajā vidē, piederības sajūtas radīšanu. Un tad caur to mēs droši vien varam aizsniegt visdažādākās sabiedrības grupas, profesionāļus starptautiskajās institūcijās, studentus, ekonomiskos migrantus, visdažādākās kategorijas, kas ietilps zem virsraksta diaspora, lai spētu katru no tiem atbilstoši uzrunāt. Okay. Pirms es dodu vārdu klausītājiem, jautājumiem. Man vēl viens jautājums, un tas Agnes jau pieskārās tam dažādas jaunas organizācijas, teiksim, piemēram, organizācija, kas vieno latviešus, kas strādā starptautiskās institūcijās. Kādas vēl šitādas struktūras būtu jāveido no jauniem, jāstiprina kaut kādā iedīglī esošas, lai mums rastos aizvien vairāk tīklojums, ar kuriem var sasniegt cilvēkus un viņas nevajadzības gadījumā mobilizēt? Jā, es domāju, ka viņas nav jāveido, tās veidojās pašas, tad, kad rodas tāda vajadzība, bet pēdējos gados tiešām ir vairākas tādas iniciatīvas, tātad DSLV, arī Eiropas jaunieši, kas faktiski radās vienā seminārā Bērzainē, Dienvidvācijā, kur bija sabraukuši jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, latviešu jaunieši, kas nolēma, ka viņiem vajag savu organizāciju, lai viņi varētu labāk paust savu viedokli. Tas, kas ir nepieciešams, un to jau es teicu arī sākumā, mums ir šī diasporas NVO atbalsta programma, kas vienmēr varētu būt lielāka, bet viņa jau tagad ir un darbojas, un mums jābūt pietiekoši elastīgiem gadu no gada, lai tajā spētu atspoguļoties šīs izmaiņas, jo dažas no šīm organizācijām
ērtības labad reģistrējas Latvijā, nevis kādā citā valstī. Un tad tas citreiz ir vienkārši par tādiem tehniskiem nosacījumiem, lai būtu tas pieejamais atbalsts. Un tad otrā daļa ir būt gataviem par to runāt. Šobrīd diasporas konsultatīvajā padomē, es domāju, ka diasporas NVO var izteikties un izsakās un līdzdarbojās diasporas politikas veidošanā. Diasporas mēdī piedalās arī mēdīju konsultatīvā padomē. Respektīvi, mums jāspēj šajos dažādajos formātos, kāda ir mūsu rīcībā, pielāgoties tai mainīgai organizāciju videi. Zanda, ir kāds arī manīts kādas šīs organizācijas, jeb jaunas tīklojumi, kas būtu izmantojami? Protams, ka ir manītas, un varbūt, lai neatkārtotos, es it īpaši esot šajā vietā, gribu izcelt vienu lietu. Mums ir Latviešu studentu un pētnieku asociācija Lielbritānijā, bet es ļoti gribētu redzēt augt šo latviešu studentu un pētnieku tīklojumu visā pasaulē. Jo, manuprāt, tā ir vēl viena joma, kurā ir milzīgs spēks. Kaut vai arī šai namā esošo daudzkārt pieminētais Vēstures institūts, iedomājieties viņiem izveidot kādu kopīgu pētniecības projektu ar kādu no Ivy Leagues augstskolām. Tas prasīs ļoti liels pūles pārliecināt, kādēļ tieši ar šejieni. Bet, ja mēs atrodam divus latviešu zinātniekus un pētniekus, kuriem izveidojas šī momentālā saitne dēļ piederības Latvijai, tas var atvērt starptautisku lielu pētniecības projektu iespējas un tādējādi dod izaugsmas iespējas mūsu institūtiem, mūsu augstskolām. Un tā ir viena lieta, kas ir līdz šim iesākta, bet ir ne līdz galam izveidota un izmantota, un es ļoti, ļoti skatītos uz to kā uz vēl vienu jomu, kurā, manuprāt, ir tādas pilnīgi neierobežotas iespējas, no kvantu zinātnes līdz kosmosam un atpakaļ līdz, teiksim, baltu folklorai. Ļoti interesanti, Pēter, kā jumta organizācijai, ko tu redzi tajos zemākajos stāvos tieši šajās organizāciju jautājumos? Jā, es esmu ārkārt reizes brīdinājis vai ieteicis organizācijas vadītājiem, lai piedāvāt cilvēkiem to, ko viņi grib. Nevis tikai turēties pie to, ko mēs esam darījuši priekš 70 gadiem, jo laiki mainās un jāmainās kopā ar laikiem. Un viens piemērs, un šitas ir Mārtiņa Andersona laukā, bet es arī kādreiz biju ALA priekšsēdz, tieši ar sportu. ALA priekš 50 gadiem rīkoja šitās meistaru sacīkstes. Tu varbūt viņus atceries, Paula, kad atbrauc, es nezinu, vecos laikos 20 komandas no visādām pilsētām, un bija basketbols un volejbols sieviešiem un vīriešiem, un bija liels pasākums. Bet kaut kā arī vienkārši ir grūti tagad salikt šitās vienības, un es domāju, tagad mēs redzam, kas ir populārs kļuvis, ir golfs un slēpošana, un ka sporta nozarei droši vien vairāk ar to jānodarbojas. Jāskatās, ko jaunieši, kādu sporta veidu viņi spēlē, un tad iet pie viņiem, nevis pārliecināt jauniešiem spēlēt basketbolu un atrast vienu basketbolu komandu. Bet volejnedēļas nogalu Garasarā vēl rullē, ne? Jā, tas vēl rullē. Jā, tas nekad nebeigsies. Tur ir cits lietas pievelk cilvēks tur ārpus sporta arī. Bet es neko par to daļu nezinu. Es tikai sportoju pats vienmēr. Bet otra lieta, ko es pieminēju, ir tāds veiksmes stāsts, par ko es arī tagad varbūt, kad mēs dibinājām pēc 17. gadā, pēc pirmo spēlēju Latvijā, kas bija viens ALA projekts, mēs tajā konferences beigās, un Andris Teikmans bija viens no tiem arhitektiem, mēs gribējām vienu sauso atlikumu no tās konferences un dibinājām Latvian American Chamber of Commerce, bet tā lielā lieta par šito organizāciju ir, ka viņi darbojās angļu valodā. Un kāpēc tas ir labi, ir, ka mēs, latvieši Amerikā, tiešām turās pie valodas. ALA viss valdes sēdz notur latviešu valodā, viss mūsu dievkalpojumi ir latviešu valodā, bet
nav slikti piedāvāt cilvēkiem kaut kādu latviešu organizāciju, kur nav jābūt ļoti augstas valodas spējas, jo tas tiešām atbaida, es domāju, tos, kas jūtās neērt. Lietojot latviešu valodu, arī ja viņiem ir diezgan laba tā valoda. Un šitā organizācija tur ir, un tad mēs esam atraduši izcilu sabiedriskos darbniekus, kas vada šīs organizācijas tagad, un viņi ir tiešām labi, ka viņi ir daļa no mūsu sabiedrības. Okay. Mums ir palicis vēl drusku laiks jautājumiem. Ansis iedos lūdzu, es domāju, tā, Valtaram tur ievērēt. Valters no Lendorfs. Te tika minēts par dažādām organizācijām, un es gribētu pieminēt vienu, kas ir bijis sekmīga, kas nodibinājās Trimdā 1969. gadā, un ir ļoti spēcīga, un kurai notiks divgadējais kongress tagad jūnija mēnesī, Jeilā. Tā ir Baltijas studiju veicināšanas apvienība, kurā arī piedalās Latvijas zinātnieki, un kuras smagumpunkts ir tieši humanitārās un sociālās zinātnes. Arī tā notiek angļu valodā, tāpēc, ka tā sākās kā Baltijas jauno mācību spēku organizācija. Un šī organizācija noteikti liek pamatus intelektuālai domāšanai arī par Baltijas valsts nākotni, un šīs konferences un tās publikācijas, kā Baltijas Journal of Baltic Studies, ir, man liekas, ļoti svarīgas un vērā liekamas arī tagad, runājot par tālāko attīstību mūsu zinātnē, it sevišķi humanitārās un sociālajās zinātnes. Man ir prieks, ka es varēju piedalīties vairākus gadu desmit šīs organizācijas veidošanā, un kad šī organizācija ir kļuvusi ar vien spēcīgāk un noteikti ietekmīgāk starptautiskajā zinātniskajā apritē. Paldies, jā, tā tiešām ir svarīga organizācija. Tā, vēl jautājumi. Lūdzu, drīkst arī replikas, es saprotu, ja ne tikai jautājums. Jā, protams. Visiem viss ir skaidrs par nākotni. Nav nekādu jautājumu. Nē, tūlīt tad nāks jaunieši nākamajā sesijā, un tad viņi pateiks, kā būs nākotnē. Jūs neesat pietnoti īstie, kas zina nākotni. Nākotni pateiks citi. Jā. Viņi maz neatcerās to 4. gadu, vai ne? Labi, nu tad mēs varam... Nu, ja tiešām nav jautājumu, jā, tad mēs visi esam pateikuši labi. Jā. Nē, jūs trāpījāt. Labi, paldies visam panelim. Liels